Grūti kaut ko teikt pēc 0,7. Vispār tāds gulvīt nav. Draugi, nav labi. Mans, tu esi labi! Otrais gols, tā ir vienkārši superīga mašīna. Super, kā es fantastiski! Dzērienu, uzkodas un laba atmosfēra tevi jau gaida. Un īstenībā diezgan tematiski, kad dzērienu uzkodas un laba atmosfēra tev gaida. Tas mūs gaida kebabnīcā. Vojāž. Jā, sveiciens visiem trešajā epizodē, Hat-Tricks epizodē. 3 cilvēki, 3. epizode. Es 3 diennieks, jā, tā ir. 3 kaut kas vēl, jā. Kas ir 3? Es nezinu, es biju kaut ko riebīgi iedomāt. Bet neizšāvās es pirmā. 3 desas. Jā, bet man nebija uz mēles gala. Jā, šodien, uztaisīs mazo reklāmu, protams, kā tu tā. Esam Kuldīgas sirdī Liepājas ielā, kebabnīcā Vojāž. Kebabnīca slash bārs. Tas arī ir svarīgi. Tad, kad es atnācu Ar Kristers, tukšu motu nesēdēs. tu labi pateici, jūs tikai tāpēc, ka Robīts grib uzēst kaut kāds prīšs vai kaut ko tādu. Es teicu, var kaut ko uzstildīt. Ienāk pa durvīm, Ričs sāk stādīt tehnika augšā, Robīts, kaut ko varētu uzēst. Pēc darba laika. Es saku, labi, fritieri ieslēgs. Bet, jā, varbūt mazliet pastāst par savu iestādi, ko tu var dabūt. Kā lai saka. Vajag nepieklājīgi, ieslēdz un nebāž reklāmu acīs, tā kā palielam intro. Jā, nestāst labāk. Jā, nāk skatās paši. Jā, kādā. Nē, ja jūs varbūt kādā citā podkastā dzirdējuši vai kādā makšķerēšanas laivā, ka tāda iestāde ir Kuldīgā tagad. Mēs noreklamējam. Dzirdēt. Jā, Kuldīgā beidzot ir normāls kebabs, kā sākam bāriši, tos Liepājas ielas, tad pabarot var plata friškām dabūt, kebabiņas. Nāk ciemos, viss izstāstīšu, ko es te kameru. Viss, ko vienkāršam cilvēkam vajadzētu. Ir forši pēd, ir mūzika paklausās, ir stipros, ir vieglos iedzer. Kā Latvijā pienākās. Tā kā jābūt. Bet man uzreiz tāds jautājums radās. Klausies, ir sama kebabs? Tā jau pirmās 2 minūtes neizturējām kā kārtīgi vīrieši. Mums vajadzēja pauzīt, paņemt bišķi tehniskās likstas. Par samu kebabu tu gribēji zināt? Nē, es gribēju vispār jautāt. Zivs kebabs. Tāds ir? Kan jau, ka ir. Es nezinu. Tu jau ko zivs jau tā jau tā kā gaļvieni. Nē, bet vai Latvijā var kaut kur aiziet? Es varu pasūtīt visādus šitos te parastos kebabus. Bet tu gribētu? Vai es varētu, ja es gribētu? Varbūt. Tas jau nav nekas nenāk. Noteikti man sām, es tev uztaisīšu personīgi, ja būs garšīgi. Nē, bet es domāju, vispār Latvijā ir baigie varianti kaut kur uzsūtīt. Tu saki, var sarunāt. Sām jau parasti to filē vai steiks. Sams jau gan tā kā tuncis, tāds gaļīgais. Viņš jau tā kā zivs īsti nav. Viņš ir zivs, bet tā gaļa nav. Tagad iedomājies zivs baltā šķiedriņa, tā ir gaļa. Es biju iejūtos Roberta Leismejera profesijā. Tā kā grēviņš, es domāju, tur vajag. Es ar leveļiem ņemos. Es nezinu, vai kaut kur var, bet nereāli tas nav. Nē, bet īstenībā tas ir interesanti, jo kebabs no kurienes nāk? No Turkiem, vai ne? Tur jau viņi baigi cīnās par to. Meksikai tur, tā ēdeņa jau ir riktīgi līdzīga. Bet, tur Turcija, kur ir lavaši. Kirgistāna, Kazahstāna, Meksika, jā. Jo it kā jau tur zivs kebabs jau ir turkdēļ, tie tā nosaukuma. Dēļ tās gaļas. Jā, tā gaļa jau turkiem. Tu domāji turku gaļa. Turkiem kebabs ir vienkārši. Dēļ tās turka. Turcijā kebabs ir vienkārši gaļa, un tad nezinu, varbūt pat simtiem es neteikšu, bet ļoti daudz kebabu veidu. Bet zivs kebabs arī tur ir. Var jau būt, Robīt. Aizbrauc uz Turciju, pastīties, ka būs mati jāpiekārtā. Bet nav tā, ka ir tā gaļa, kurai vienkārši nosaukums ir kebab. Visa gaļa ir kebab. Kebabs ar skociņu, tur šiš kebabs. Šiš kebabs. Tie ir visi, tie ir tie veidi, kāda gaļa. Pasniegt kā gaļa. Kebabs pats pa sevi gaļa. Jā. Un Latvijā vienkārši iegājies tas, ka kebabs ir rullītī. Rullīši. Tev tā saka, vai ne? Man būs tajā rullītī. Jā, man būs rullītī, tāpēc es saku. Ka ietīties būs rullītī. Un tad ir plati, tas jau šķīvi. Bet ir jau vēl tas tā kā boldrai veidīgais, kas tai maizītē, vai ne? Jā, tas to sauc. Bet tas ir Norvēģis. Es esmu dzirdējis, ka pita tāds arī saucās, man liekas. Tā maiz, vai ne tāda? Jā. Es tādu gribēju sākumā mazāk kebab vietā, bet nevarēju nopirkt. To maizīt nevarēja atrast? Jā, pašam cerbi bišķi čakar. Man teic jautāja. Viņš ko kebabu varētu attākt, un tad viņš jautāja, viņš to maizi, domāju, viņamās arī garšo tas tai maizē. Viņi forši to izēdi pa lielam, viņi ārā, un tad tā maizīti savilkusies tā mērcītēm, un tu viņi jūs nevarat paši cept maizīti? Maz istabiņi mums ir virtuvītē. Maz telpiņi, tur ir baigi viens stūri, kuram miltēm ņemties, tas baigi. Mēs domājam, Kuldīgas maiznīcā uzsūtīt, bet tagad tur tām pārmaiņām, kas tur notiek. Tur vairs nav. Es nezinu, mēģināšu cits piegādātājs atrast, ka varbūt jau varētu. Bet tagad tas mazais kebīts arī iegājies, tīri labi. Bet jā, tu jums viss ir rullītī, vai ne? Vai šķīviši. Izņemot boksiņu vai kaut kas tāds.
Jā, Tā nu kā tā. skaisti. Nu, mēs jā. vēl jauni, cik mums ir pilsēta. Nu, jā. Jūlija beigās atvērām. Vēl liku augtu. Viss vēl tikai jau, mums jau tā daudz pārmaiņas ir bijušas kopš tā laika. Pubertāte vēl ir Tagad priekšā, kā būs- saka. Oj. Ķekari vēl tikai augsts. Jā. Tā kā tā. Nu, Nu, skaisti. jā, nāciet ciemos. Tas Jā. nebija domāts kā reklāma, bet baigi vēl kāds. Liepājas Ja kas iela jāpieliek? 12. Jā. Jāpieliek, ka var noskipot pirmās 5 minūtes. Reklāma. Jā. Īstenībā jāuzliek Sponsored segments. Sponsored segments. Hashtag sadarbība. Jā. Vēl viens, tas jau vairs nebūs reklāma. Varbūt tev tā ir konfidenciāla informācija, bet kas ir bijis tagad strādāt ar cilvēkiem inčīgākais pasākums, kas tev ir bijis? Tieši tagad šajā kebabā? Jā. Kas tas var būt? Kaut kas gan jau pa pilsētas svētkiem. Nu, labi. Nu, ik pa laikam jāpadomā. Būtu man šitā jautājumi bišķi ātrāk uzdevis, kam būtu laiks padomāt. Varbūt epizodes garumā vēl kaut kas man labs ienāks prātā. Jā. Vai tagad pirmā doma bija, ka vienkārši dzērājs ienāk iekšā? Tas jau skats pārši. Jā, ienāk. Vienkārši jā, tur viss sasās, padzer. Nu tā ēdīs kaut ko. Šo, kas tev iko apēst, kaut kā duši. Man tur prasa, tad mums vēl zupa nebija. Tur zupa, tur kartupeļi sagaļi. Saku, nē, kebabu, kas tas ir? Tur viss izstāst. Pagriežos pēc cienu, parāda tās cenas. Uj, tā pistev to kebabu šo pasaka. Es ienāk cenas un pasaka, tā pistev to kebabu. Es palieku dusmīgs, es tā, ko tu teici? Viņš tur sāk kaut kā smaidīt, paspiež roku un aiziet. Bet lādzīgs beigās. Viņš lādzīgs beigās. Paspiež roku un aiziet, tā pistev to kebabu. Man tāds jānozina. Es man liekas, viņi redzējis lasot depozītiņas apkārt no tādas džekas. Jā, bet tas ir samaksāja. Tusiem parasti iznāk visu šādu variantu. Tādu variantu, ka uztusē un paliek pa bomāri. Es kaut kad nesen šito stāstīju, ka man bija tas sapens, kurš reāli sen nebija sabijies no sapņa, kad es vienā sapnī nodzīvoju 4 dienas. Opa, 4 dienas sapnī? Jā, 4 dienas vienā sapnī. Tā, ka tu sapnī ieej gulēt, tu pamosties un tev sapnis turpinās, bet iekšā sapnī. Un es vienkārši kļuvu pa bomāru par tām 4 dienām. Un es no Rīgas ar kājām nācu skuldīgi. Opa, tas tā kā suņpuika, suņcilvēks. Atceries, mēs runājam, suņškrēki. Nu, vot. Es gribētu tik daudz izsapņot. Bet nē, man tur pirmais bija... Tā kā bija Rīga Oslo samiksēta kopā, bet bišķiņi nākotnē. Un es biju tagad centrāla tirgus vietā, bet nebija tur centrāla tirgus, bet tur bija dzīvokļi. Man liekas, jūs ar tur bijām, ka mēs taču gājām podkāstu ierakstīt vai ko. Jā. Un mēs no otrā stāva nonākam pa trepēm, un lejā taču pēkšņi pie ieejas ir tā tur bez tabū studija. Un tur bez tabū filmē mēs kaut kādā jūras lielais. Mēdī mājā apmēram bija. Mēs iziet ārā, labi, tu tur kaut Roberts Blās. Roberts Blās. Kāpēc tu esi bombs? Un tad, jā, kad viņš iziet no tās mājas pājām prom, es eju uz to staciju, braukšu skuldīgi. Pienāk tāda raudmena, riktīgais barīšs. Sāk man tur kaut ko teikt, es neklausos, eju tālāk. Pienāk viņš atgaiso man vienkārši. Oba. Es beigts. Es beigts pamostos uz zemes. Nu, bļā, visi atņemts tādā jau bombzītī. Nezinu, to es sadurts, bet pamodies. Čipa nebija, nu tāds traumas nekāds nebija. Vienkārši atceros, ka es biju sadurts, pamodies. Es eju uz to staciju stāstu, ka man tur čipa no apzāk, to nu nevar kā palīdzēt. Es tā man jāteik uz skuldīgi. Un neko nu nevar tev palīdzēt, vienkārši štukoju, nu ko es darīšu. To vienu dienu kaut ko novazājos, mēģināju savu somu atrast, neatradu. Tad atkal iegāju, aizmigus kaut kādu soliņu vai ko. Nu, protams, kā jau sapnī daudz, kas pa vidu visādas maziņas lietas notiek, bet nešķiros tikai tāds lielos vilciens, ko es vēl atceros. Trešā diena, ko es štukoju, es apzakšu veikalu, lai vismaz mentumāni savāc, un tad man būtu iespēja uz skuldīgi tikt. Es apzakšu to veikalu. Un man apsāks ierauga, un es no viņa mūku. Bet tad es sāku štukot, kāpēc es no viņa mūku. Es jau ķipa gribu, lai man noķer. Nu, bet tad redz, ka es mūku. Jā, un kaut kādi indieši nāca ķipa skrien pie mums. Frizētavā. Viņi man iesauca kebabnīcā. Nē, frizētavā. Viņi man iesauca tajā frizētavā. Viņi man iesauca tajā frizētavā. Viņi man uzvelka ātri tā frizieru tārpu un ķipa tālo, ka tu rukā. Ķipa trako koveru uztaisīju, un es tur stāvu šķēdēm kaut ko ķipa griežu. Jā, un tas apsaka, es esmu garām. Tā kā GTA ieskrēju nokrāsoties. Jā, paintshopā ieskrēju. Un otā pēdējais bija, ka es neko nevarēju izdarīt, un es domāju, pofīgi, iešu kājām un skuldīgi. Bet kā jau sapnī, kā mēdz tu paiet uz vienu līkumu, un tu redzi palējām to bildi, no kuras tu tikko to aizgāji. Karš tādā lūpā. Un tad jau ticis līdz tiltam bija Daugavs. Un nāk bomāre na vienu džeku pretī un sauc man dzert. Tā, nē, es iešu skuldīgi. Nu labi, lai tev veicās. Un viss pamodos, bet tā bija 4. diena jau. Tu piecēs no tā rīta un tas atvieglojums, ka tu neesi bomārs. Jā, es visiem novēlu šito. Tas, ka tu pamosties un tu neesi bomārs. Bet
Par šito ten, ko tu stāstīji, ka tu, cik tur tās dienas izdzīvoji? 4. Karoči, es redzēju vienu kaut kādu izgriezumu no kaut kāda cita podkāsta no amerikāņu, un tas ir pāri okeānam tur. Un, un tur viens čalis stāstīja, ka viņš kaut kādos podkāstu pirmsākumos tajā laikā Amerikā, karoči viņam pierunāja pirms vienas epizodes Salviju, zināt vai ne? Nu, ķipā, kas ir arī, kad no kā var tripot nenormāli. Jā, puķi vai kas. Un viņam, ķipā, viņš to nebija baigi darījis nekad, un viņš tāds, labi, ir paprovēs. Un viņam iedod bongā, viņš ķipā ierauj, viņš tā, ķipā diezgan jaudīgi, nu tā kā vairāk nekā parasto ganģu vilku. Apņēmīgi. Jā, un viņam tāds, nu, nē, tas vispār nekas nebija, ka viņš pamēģina normāli. Un viņš teica otro, viņš ierauj tādu, ka, karoči, čau, tur zināja, ka būs. Un viņš esot, tajā izslēdzies tajā tripā, un viņš esot pusgadu nodzīvojis okeānā, kā okeāna kaut kāds iemītnieks. Viņš teica, viņam bija ģimene, darbs, viss draugi. Kā kaut kāds dzīvnieks vai kā kaut kāds Atlantis viņš teica, ka viņš vienkārši dzīvoja okeānā. Un viņš teica, ka tu beidzāt, iet tas trips ārā, bet tas viņam ķipā, tagad tev sapnī gāja tur bez mazliet tā 4 dienas, viņam gāja tas pusgadu. Un viņš teica, ka viņš pēc tam lien ārā no tā ūdens, kad tas trips iet uz beigām, viņš nevarēja tā kā tikt apakaļ dzīvē, viņš tā kā elpo, viņš tāds, what the fuck? Šitas jau nav, kur ir ūdens apmēram, šitas sliktais, tagad šito nevar elpot. Jā, viņš tāds pilnīgi apjūts bija, bet šitāds te arī pasākums ir bijis, iedomājies. Un cik ilgi viņš bija tajā tripā? Gan jau kādu pusminūti. 10 minūtes, bez mazliet kaut kas tāds. Tā jau saka. Tur es izslēdzies. Tu nekad negribētu atgriezties tur droši vien. Vai tieši kurī vēl esi apakaļ? Man apakaļ pie ģimenes. Tev apjūs sievas jāatgriežās, viņi tev skaldīs mājā, atkal pārkurījies kaut ko. Vai ne, tu uzkurīji otrais un pagājuši kā 40 gadu un tavu sievi mirus un tavu bērnu tev ienīst un vienkārši sūdīgi. Tu kāds Villain Stories tajā zemūdenē. Tu kaut kādā 5 reizes dienā paliec high, bet tu paliem dzīves nodzīvot otrā planēta. Tā jau reāli kaut kā tā kā, tas ir bišķi agrāk šitā te virtuālā realitāte, bišķi agrāk. Jā, bišķi jaudīgāk versija. Kad tu nebija jāuzvelk Oculus Rift brilles, bet tu vienkārši uzkurīji un es citā spēlītē. Tu nezini, kādā spēlītē tev iemeties. Tas gan jau vēl joprojām jaudīgāk ir nekā jebkurš no tiem gadgetiem. Es domāju, ka jā, apras mārci, viņš saka šitā. Viņš saka, es varu uztaisīt tev tur rokas kustās, bet kad pusgadu nodzīvo, nē. Jā, tāds interesants pasākums. Ir daudz šī stāsta, ka to DMT arī tur, kurī, ka tu tur kosmosā izlido ārā, un tas viss tikai kādu pusminūti, bet to arī tur pēc mazliet dzīves nodzīvojas. Tā tālāk. Man baila vēl kaut kā tādu mūziku. Es arī nevaru. Kā tas viss strādā, jo tā jau ir saka, ka sapņi ilgs tikai pāris sekundes. Tā liekas, cik ilgas sapņi ir pāris sekundes. Tev miegs iedalās dziļajā miegā un tajā trauslajā mieglā, kurā tu sapņo, jo tajā dziļajā miegā tu reāli guli. Tas trauslais miegs ir, kas sapņo. Tāpēc ir, ja tu baigi sapņojies par nakti, īstenībā tu esi diezgan sūdīgi izgulējies, jo tev ļoti daudz bijis tas. Jā, jūs daudz sapņojat. Man atkal pēdējās dienas. Man ir tā periodiski, varbūt, ka es vispār kādu laiku neko nesapņoju un tad non-stopā. Es, ka biju sīkāks, es sapņoju malās dafigā biežāk. Es atcerējos to sapņu no rīta, bet tā ir mani uber ret, ka es reāli atcerētos no rīta sapni, es gribētu tā teikt. Vai nu uzreiz kādam jāizstāsta, jāpieraksta. Bet vienmēr ir tas, es taču atcerēšos. Nu, jā, kaut kāda arī statistika bija, ka 15 minūšu laikā tev kaut kāds 70% no sapņu neatceries, ja tu neesi pierakstījis vai izstāstījis kādam. Nu, ka tas viss baigā. Jā, ir šitas tajā, kad uzreiz pamostoties, jo es biju vienreiz. Es nosapņoju, tik labu multenei scenāriju un aizmirst. Pa lielam miljonārs varēja būt tagad. Nerakstīt šitā podkāstu kebabnīcā, bet es būtu bijis miljonārs. Filmēt multeni tagad. Jā, būtu tā bijis. Bet šitie te Salvija, man... Redditā, bet TikTokā, izmetās tiek vai Minecraftā lēkā vai Subway Surfers iet, un tad iet tas Reddit stāstiņš fonā. Jā. Un tur bija arī tieši no šitiem Salvija trip kaut kādiem tiem tur prikoliem, kādi bijuši tie trakākie tripi, un tur čaļi teikuši, ka prost pārvērties par 4. plējas. Tā kā jūtis, kā viņu uzražo, iepako un uzdāvina draugam vienkārši. Tad ir pa dīvāniem ir pārvērtušies. Jā, to pa dīvāniem es esmu dzirdējis. Kad tu tur jūtu visu. Tā ir ritīgi šitā tā kaut kāds mēri nenormālā pies. Jā, ka visā tu vienkārši kļūst par priekšmetu, un tu pieņem, ka tā ir tava dzīve, un tu tur sāc bez aibala atkal šis rasnais uz mani. Sāks nospiedīs man. Reāli tā ir tava personība, tu esi dīvāns. Tas dīvānīši. Tad domāju, ja tu nomirsti, tu nāc paldīzē vai ellē, bet pēc cik tu labi esi dzīvojis, pa tādu priekšmetu pārvērties. Tu normāls cilvēks, es biju, tu esi kaut kāda lampa, tu tur čilo augšā, tu esi sūdīgs cilvēks, tu esi kaut kāds paklājs. Zobirs. Tu no sūdīgi no apakšas skaties. Ak, tu mazais kā rumnieki. Tolets papīrs. Visās dirsās ielīst.
Kādam Tur ir jāpaveicās, tur ir Tev jāpaveicās. sakrīt, ka tev cepītas un tu pat to papīru pārvērti. Čipa tev sod, bet tas sanāk viņa tev beigās. Jā, tu tāds fēcītais padzīvot, kas nekaič. Sūdzēs pirms tam. Jā. Sūdīgs darbs. Tev sejā. Jā, nu skaisti ir visi šitie te ceļojumi laikā. Jā. Mēs mazliet runājām par Bestabū. Tu teici, ka tev Bestabū intervēja Centrāla tirgu. Nē, nu tas, ka mēs bijām tā, ka, nezinu, Holivudā ir tās vietas, kur visu kaut ko filmē. Jā. Mēs nācām kaut kādai mājā ārā no otrā stāva, un pirmā stāvā pie ieejas bija tā Bestabū Tev studija. intervēja Nu, tajā sapnī. Tu domā reāli? Viņš sākumā. Bet es, karoči, redzēju šodien, vai tik tas bija LTV kaut kāds sižets, bet mēs pagājušajā epizodē runājām par Latvijas Leriju Nasaru. Atceries volejbola treneri. Jā. Tagad nāk visādi šādi stāstu. Es lasīju šodien Delfos. Par to fiziķi. Jā, kas bija tam nometnē Jā, vadītājs. karoči, noskaties to video. Man noveicās, ka man tas Delfi pulss paņēma, Jā. es arī pilno rakstu izlasīju. Karoči, bet tu vidē, tu redzēji to? Dragaļevs, jā, es redzēju. Ej, tu, ķipa to sičet, ka Kur viņš tagad uzzinātnieki tajā naktī viņam Ej, jautāja, tu- ka viņš vienkārši šķīst Bet, karoči, tas vienkārši tas koncepts. Karoči, konteksts. Bet koncepts Riču, ir tāds, ka... tur ir vēl apakšā. Viņš ķipa no tās nometnes, es saprotu, nav pirmais. Jā. Tu to zini, jo tu esi to Jā, timeline, jā. nezinu, bet viņš ķipa tagad kaut kāds trešais no tās Jā, nometnes ir jā. atklāts, viņš ir vadītājs. Karoči, čomi, grupiņa. Jā. Uztaisījuši ir kaut kā, viņi pat saucās, Kid, man liekas, saucās tā. K.I. Jā, ķipa. Un uztaisījuši bija kaut kādu fiziķu un taisīju ķipa nometnes jauniešiem, varētu teikt. Un izrādās tajās nometnes laikā tur kaut kā 3 tie vadītāji vienkārši pavedināja tās dalībnieces. Nometnes īpašnieks arī. Jā, un galvenais, un tas, Normāli izštakojies. un tas nometnes Kādā īpaši- vecumā nometni? 16, tur bija 17 18, figūrēja, jā. bet viņas visas skolnieces. Skolnieks. Nu, tā kā Nu, labi, vismaz ne vidusskolu- 12. Nu, tas Nē, tipā, ne. nu, tā bišķiņ citā līmenī, ka nav kā 12-gadīgam fiziķim. Bet vienalga, bet labākais tajā rakstā man patīk tā intervija, kur viņi noķēra. Ej, tu dzirdi, cik viņam grūti gāja. Jo viņi noķēra to galveno kroču, viņš atteicās no intervijām. Tie LTV gudri izdevumi, viņš saka, obā zinātnieki nakts aizies pie viņa. Jo viņš ir, viņš ir fiziķis viņš kaut ir kāds. fiziķis diezgan, viņš tur pasniedzēja LO, es saprotu, vai nu, pasniedz Diezgan normāls pipars esot. Paga Latvijā. Latvijā, Par to man liekas, tur pa Ameriku kaut kā gāja. Latvijā. Bet, karoči, viņam ķipā, tā intervētāja aiziet, prasa, un ģibā, jūs esat rakstījis. Viņš pat teica, nu, lasīja, ko viņš ir rakstījis. Jūs esat rakstījis meitenei, ka tev ir kuteklīga mugura vai kaut kāds kuteklīgs. Tur bija vēl kaut kas tie tāds. ieteikumi. Un viņš prasa, nu, ģibā, tev tas liekas normāli. Viņš pasaka- Viņš saka, nu, tie ir komplimenti. Viņš saka, bet jā, tie ir normāli. Viņš saka, nu, tajā laikā, jā, tad nebija visi šie MeToo momenti. Viņš saka, nu, tajā laikā tas bija normāli. Viņš saka, kāpēc tajā laikā? Nu, tad nebija visi šie MeToo un visi šie te. Kas ir mītu? Nu, ķipā, kad Holivudā panesās tas MeToo, kad viena aktrise sāk runāt par to, ka, teiksim, Harvijs Weinsteins viņu ir izmantojis, un tad ir tas hashtag MeToo. Nu, tā kā, lai solidarizētos un atklātu visu šitos. Un tad viņš teica, Tā kā viņš nesūdzējās, tad tas bija normāli. Tā kā viņš nesūdzējās, tad bija un galvenais vēl zina, kas man te patīk tajā konceptā, ko es ievēroju. Karoči, viņam tur strāgulo, viņam ritīgi grūti iet. Viņš saka, nu, labi, es nekomentēšu. Visi uzrakstiet man jautājumus, atbildēšu. Nākamais, ka akal viņš ir noķers, viņš akal stāv un sniedz atbildi. Un kāds 5 reizes šitā, tad viņš tajā pašā Viņš vakarā. nevar atteikt. Viņš tajā vakarā bērniem, lai es pasniedz kaut kādu fiziku, kamēr viņi inter. Bet viņam bija tā nometnē, draudzene viena no tām meitenēm Jā. bijusi. Viņš gulējis, viņa bija jūsu draudzene tajā laikā, viņa bija skolniece, jūs bijāt attiecībās un jūs gulējāt nometnē kopā. Viņš saka, viss nav taisnība. Viņš prasa, kas no tā nav taisnība? Mēs negulējam kopā. Man cenšas apmelot. Viņš ko saka, bet tas jau, nu, ķipa, pa nakti negulējāt vai ko, pa dienu gulējām. Neatbild vairāk. Draudzene bija 16 gadu, viss bija, bet mēs negulējām. Viņš tāds akcentīčs labs. Jā, viņi tur teica, jūs sadūšies rokās, tur pāris bijāt. Bet tur redzēja, Daļai klasīt. Nu, pagad, cik viņam pašam bija gadi? Tajā laikā Viņi teica, tajā 32 galā kaut kas tāds bija viņi 3-2 un tai meitenei bija 18. Bet tas bija viens 13. no gads? stāstiem. Jā. 14. gads. Jo tur bija tie 2 džeki, tie jau tur bija, nu, tā kā next levelī jau, ka tur tiešām bijusi saskarsme. Un tie tur bija izsviest ārā, un tagad šitas te arī izrādās, kad pats vadītājs. Nu, groči, tur dulli bija gājis. Un viņš bija tagad beigās tās meitenes, ķipa bija. Viņš bija rakstījis viņām, es saprotu, vēl tagad, vēl Jā, mazliet jā, nesen, kaut kas tāds. un kad viņš jau bija sapratis, ka kaut kādas līkosies, jo viņš bija tam vienai kaut kādai rakstījis, ka ķipa nāks par mani kaut kāda.
Jā, ko 10. tiesa viņam ģipa, nāk pār, ka, bez maz vai es tā saprotu, ka viņš Vai zibens tev saspēra? jūtas, ka līkosies, ķipa, lai nerunā vai kaut kas tāds, bet, karoči, es domāju, viņam ir čau. Man vispār patīk, kā mēs esam pedofilu podkāsts. Jā, īstenībā, jau man pagājušajā Jā, mēs runājām par pedofilu. Mums ir pedofilu Mums expose. ir jāuztais, tā kā es teicu, jau, ka mums vajag vienkārši tik labi sērijas būtu uztaisīt, tur, kur bija inboxā, ka 12 gadi iepazīšanās Jā, portālā vai 14. ķipa, nu. Uztaisīt 14 gadnieks un medīt šitos visus. Bizē viņi uztaisījās. Atceries, ka fake viņi meiteni satikšanās. kaut kādā. Tā mēs varētu pedofilu uztaisīt. Bizē viņi uztaisījās, ka viņi meiteni kaut tādā saitā, viņiem tur tik slimus rakstīja. Mās tajā puhā vai kaut kādā. Es neredzēju. Tur bija kāds 50 vēstules. Nenormāli. Es tev iesaku nostīt. Nu, karuča, nē, bet mums jau varbūt jātais meiteni, jo Inbox LV, mēs kaut kad atklājām, ka nezinu, cik veci tie sludinājumi, bet iepazīšanās sadaļā nav age limits. Tagad tu Tinderī var tikai no 18. Kad tu vari pieņemt, man liekas, 12 bija. Nu, tiešām, kaut kas tāds 12 vai 14. Un mēs domājam, ka vajadzētu uztaisīt vienkārši fake profilu, tā kā arī underage. Un pamēģināt uzraut kādu domāju, ka tev tur un iet satikties, reāli tā kā iet aizšitos, tā Chris Hansen. Ko tu darīsi? Tur ir šitās taisnošanās. Es nezinu. Viņš saka, nē. Jūs esat skatījušies tos Chris Hansen. Jā, es kaut kad nesaku. Bet man necepīja pat skatīties, laikam, to sākumu, kur viņš runā to meiteni. Man patīk, jā, beigas tikai, ka viņa kad jau ekspozo. Man vislabāk patīk tas vietas, kur kamēr tā meitene aizgāja ķipa kaut kam pakaļ, bet viņš jau pliks. Jā, viņš prosti pie letītes, tā kā te sēž pliks. Jā, pilnīgi pat zeķis novilts. Jā, pilnīgi. Ko tad darīs? Kā tad to vairs var izlīst? Tu pliks sēd pie nepilngadīgi meitenes. Tāds apjūts, jā. Bet man labākais tas, ka viņi, kas vai emocija karusā tev visu šito, labi, tu esi brīvs, tu vari iet. Viņi iziet jau un sāk pārdomāt, un tev vienkārši policija teklo. Jā. Tas labi. Es redzēju... Labi, ka vēl staigā. Vienu šito te, tas nebija Chris Hansen, bet šitie paši, kas tā kā mēs izdomājam, ka roči atradīs kādu pedofilu un ekspozos. Un viņi jau Valmartā, viņi satikās, un bieži ir šitajos ten variantos, ka tas pedofils paliek agresīvs. Jā, panika sākās. Un viņi sāk rubīties, un reāli tas pedofils paņēma virsroku. Viņš saka, jā, dabūj šķirt ārā. Jo tas pedofils viņam ieteva iekšā. Un nedomāju, tu aizēji uz menteni, un kas tev raksta? Abused by pedofila. Un domā, ka seksuāli, ne pa pauri vienkārši dabūji. Jā. Iedomājies, jā, ka tu tās man šito izgriezīs. Tu pat savu meitu nevar aizstāvēt. Tev pedofils paņem tavu meitu un vēl tev pa pauri iedod. Tur jāiet nosvērties vienkārši. Nedomāju, cik tu zem dzīvē esi. Pedofils. Kā tu no tā tiec apakaļ? Kā? Restarts. Uzskarīs Alvi un mēģina kaut kādu veiksmīgu scenāriju. Dzīvo okeānu. Pusgadu paši kaut kā varētu tikt galā. Jā. Bet kā tā bija fizikas nometne? Jā, kaut kā, ķipa tā kā ne... Viņi jau piesēsies drusku studēja fiziska nometne, kad tā beigās. Viņiem tur bija kaut kāds pat, es lasīju, kad viņiem bija, krievu vārds tas bija, bet, ķipa saucās kā apskaušanās, tā kā kultūra, ka viņiem bija ķipa kaut kāda pārgājiena, un tad viņi tur ļoti cieši visu laiku apskāvās. Dirsā viņi bija izdomājuši reāli. Jā. Un jā, un nezinu, pa lielam es jau nezinu, vai viņiem reāli kaut kas tādā, likuma ziņā kaut kas var vispār vairs būt, vai kaut kas tāds pa lielam tikai sabiedrības nosodījums, es tā domāju. Es nezinu. Dmitrijs Bočarovs. Tā to Džeks sauc, jā. Pārākā tā ģimis tas. Reku tā intervija, tu minūti. Kopā vienu minūti neizdarīs. Jā, viņš tur... Šitāds te. Skaidrs. Discord modīši. Jā, viņš raksta, skatiet, cik mainīsies lokācijas reklamā. Viņš vienkārši visu laiku noķer. Un viņš neatsaka. Viņš tagad pasaka, roči lieciet, man miertei cits pasākums, un vienkārši viņš ir atkal intervijā. Viņš ir pieklājīgs, viņš ir labi audzināts, viņš neatsaka. Viņš tā kā labi es aizdošos. Bet viņam bija, viņš tā pirmajā, jau tāds kaut kādā trešajā, kad noķer, viņam pajautājuši, tu redzi, viņš kāds 3 reizes mēģina teikt, viņš tā kā... Tajā pēdējā. Kas pa stress, ka nevar sakam. Tajā pēdējā, kad viņš teica, es savu privāto dzīvi nekomentēšu, tā viņam bija tas... nav pats sāk ķitināt, viņam bija grūti gāja. Ko tur bet bet tev arī cepīt. 30 gadīgs, ko tu speciāli gan jau taisi kaut tās bērnu. Tu vienkārši, tu esi pakāpējis savu dzīvi speciāli vienkārši.
Jo tur jau reāli tā Nu, bija. zini, tu savu vecumu, tu gudri sievieti nemaz nevar dabūt. Tu vienkārši mazos muļķītis veidīgi Nu, jā. kaut kā tur. Jā, vai tu esi tāds jocīgais kaut kāds Nu, zinātniecīgs? viņš tāds inčīgs izsties, jā. Viņš bija, nu, jā. Tad viss zinātnieki, bet man izsīja jau. Liek, rokas nost no zinātniekiem. Jā. Mītu zinātnieki. Jā. Kaut kā tā Jā, mums viņi Mareks tā viņi ir. padevusi informāciju. Ir. Bet jā. Nu, kas vēl valstī labs bez pedofīliem? Bez pedofīliem. Kas vēl labs? Sniegs. Šņēgi. Rīgā ir prikals kaut kāds ar... Tu redzēji, tam Edgaram Aivaram bija kaut kāds storijas, kad tev jānotīra mašīnā, savai apkārt mašīnai sniegs, sniegs, jā. ne tevis sots vai kaut kas tāds. Tas ir Apkārt jā. vai mašīna? Jā, kaut kur es šito biju Un, redzējis. kad arī. reāli Rīgas pašvaldības policists soda vai kaut kas tāds. Ā, lai tīri ķipa pilsēta Jā, viņu jā, jā. vietā. Jā, nu kā tev Nu, pat mašīnas ne- stāvķi pa sniegs čūrs nevar notīrīt, tad sanāk, ka tev tur tā sastums. Un pagaid, kur te to sniegu liks? Es nezinu. Tu nošķūrē Jā, no īstenībā. mašīnas, nav šķieks Uz šķūrētājs, zālītes. viņi dabū apakaļ. Jo ķipa jau arī tev ir, piemēram, tev ir īpašums, un, teiksim, Rīgā kaut kur tev ir jānotīra, man liekas, arī tas kaut kāds tas trotuārs, kas ir pie Ja tev nav kaut kāds apkopējs. Jā, no kaut kāds apsaimniekotājs vai Nu, kaut kas tāds. Turies, Robīt. Tur organiz vārdu neiznāca. Bet es vispār redzēju, jā, ka tur tā ir sasniedzis, ka tu reāli, tagad tu saki, to sniegu nav kur likt, un tur, kur ir mašīnas pārkojās, tur, kur ir viņi pie apmales reāli netiek klāt, jo Jā. tur ir sniegs un reāli viņi nostājās ceļmalā paralēli Un kāpēc parkingā viņi un, soda? un tramvai netiek garām. Prosti vienkārši brauc tramvajs, un viņš jau nav trolejbus uz ritiņiem, kas var Nu, atbraukt. gan jau, ka Jā, tad jā. tādiem liek to sodu. Jā, es pieļauju, ka tādiem, ka tu vienkārši esi nopirkojies. Es arī nezinu, bet man Bet, liekas nezinu, jā, redz, žēl labi jocīgi. dzīvot mazpilsētām tomēr. Bet mums pagājušajā gadā arī bija kaut kāds drūmais sniegs. Jā, mums neviens nesodīja to, ka mēs darījām, kā varējām. Mums īstenībā bija Taču kasē kaut kāds piķīts, atkal Mums jāieliek pagājušajā jauns, gadā bija jaunie rītīgi. nāk. Mums bija Rītīgi, kaut jā. kāds tajā brīdī lielākā sniega kārta Latvijā vai kaut kas tāds. Nu, noteikti. Jo mums Jā. mums bija kaut kāds rekords kuldīgs. Mums bija Latvijas rekords. Jā, ne, bija drausmīgs. Nē, bija. Es atceros, jo bija ielas, kur nevarēja normāli izbraukt. Jā, nebija, kur mašīna vairs normāli tā īsti nolikt, ja tu negribi norakties un neizbraukt no rīta ārā pie darba. Tāpat. Jā, bija ielas, kurā nevarēja normāli izbraukt ārā. Jo es atceros, labi, nav jau jēga teikt, cilvēki nezina, kur tās kuldīgas ielas ir. Bet tā iela, kas iet gar Valens ieroču veikalu, tur bija tā, ka tur reāli viena mašīna varēja izbraukt cauri. Taciņa, Jā, reāli taciņas. Un tur pa diviem, ķipa tā ir divvirziena iela, bet nevarēja Es domāju, samainīt. ka Gārniela. Gārniela? Gārniela. Nu, Labā Jurija iela. mums Man ir liekas, ka tas bija tur, pie šās EPS astronauta. pie man šitā Oma vienreiz. Putinielā. Man karoči Omiņai noplīs uz mašīnu ir pilsētā. Un es viņai prasu, okay, kur tu esi? Viņa saka, pie vecās petrolē veikala. Cik vecs? Kur? Jā, petrolē veikals, kur kādreiz bija. Cik taču sen? nezinu. 80. Es taču Tas nav nezinu. dzirdēts. Viņa saka, nu labi, izpildu komitejas. Es viņai saku, nezinu, kur kur izpild? tas Labi, ir? 5 gadus, Jā, 5 gadus beigās. priekš, bet vēl vairāk. Es Vēl bišķi izbraukāju, viss kuldīgs, domāju, kaut kur doma izpildu. Es nezinu. arī neuzzināji? Nē, es beigās sāku saprast, ka korķis kaut kur izveidoja, un es sapratu, ok, es tuvojos. Un beigās bija, jā, nu tur, kur tu saki, kur tas... Kā Brigita Pie iet? Hesīša reklāmas gandrīz. Kā Brigita Brigita iet? jau Viņa- pat normāli drogā. Bet viņa drogā sniegā, tagad es gribēju Es jautāt. nezinu, es kaut kad vēl kaut Kā kas rulē, jā. Viņa burzika vazājās, man rajonā tur dīkti vazājās, Jā. bet tā es neredzēju. Jā. Nu, man oma centeni, pirmā vidusskola mūžīgi. Pirmā Es vidusskola. šādu skaistu pētījumu atradu Apollo, kad arvien vairāk pērk odekolons Rīgā. Es taču nesen nostājos Edāra TV to krievisko epizodu pa odekoloniem. Odierīts, jo tur Jā. Odierīts, Kā viņam bija? Citroniņš. Es Bet nezinu. bija tas nosaukums. Kā var nu izskatīt no galvas? Kač pa odekoloniem bija un kaut kāda riktīgi foršoviša nosaukuma bija tāda Saša? izdomājis. Saša? O, tas ir tu Nē, viņš bija izdomājis Nē, pašam odierītim. jā, tam, nē, tam tur, tai sērijai, tas Edāra TV pa tiem ok, moģītiem ok. kaut kāds dzīvības un navas dzēriens, nē, bet Oh. nu kaut kas tāds Smaržīgais garš, tas gribēju. Garš un harmonija. Jā, nu vat. Hektors smarža īstenībā būtu diezgan tāda, ka es noprotu. Heķim kaut jaunu versiju. Jā, Jā, man jā. šodien rādīja. Ir kaut kāds jauns heķis iznācis. Nopietni. Jā, Tas ir ierakst svešs. Hektors. Jā. Iespējams pat kaut kā. Stundu garu filmu, krievisku, un es skatos, Edārtīši normāli pelnu, un tur bija miljonos skatījumu. Tīri dēļ tā, A, kur to krievalodīgais redzēt, saprot. Robīt? Hektors jaunā garsē. Es atradu. Jaunā Feisīdī, garsē. ierakst Feisīdī. Kā teikt, tu neesi Robī tā kā uz vildu ziņām pakat. Man jau vēl liekas, ka tev nebija Niks Enziņš. Vai Tu Hektora lapa ielika. Nu, bet tas Hektora lap, tas ir mīm lap. Jā, bet viņi liek reāli arī leģitīvi informāciju mums viņiem kaut jaunu. tiešām, Ir jā. vairāki posti. Heks on the beach. Jā, Labā! Nosaukumā
nosaukums. Eju, bet tas nav kaut kāds 14 Kokčiks. variants. Jā, es saku, man likās, ka tas Nu, 30 abrautu beidz. Viņi neķēpās pudeles. Neķēpās pudeles ar kodiem šitiem. Tu esi dzēris pēdējo reizi. Viens? Tur ir rakstīts reklāmā. Mums katram ir tas viens draugs, kurš par hektāru domā biežāk nekā par tevi viens iekomentējis. Viens? Man lielākā daļa draugi ir tādi. Mūsējais. Jā. Bet jā, es te palasīju par to odierīti. Jā, kad Rīgā aizvien vairāk pērk. Un interesanti man bija tas, ka reāli, jā, kāpēc viņi pērk, jo viņš jau to ar viņu apdult var, un viņam jau nav tā akcijas nodoklis. Viņš uzreiz lēts, to var viņu dabūt pa eiro, un kur akcijas ir, ja par šo produktu būtu jāmaksā alkohola akcijas, tad akcijas vien būtu 2,59, bet PVE kopcena būtu 3,13 ar nosacījumu, ka pots produkts maksā 0 eiro. Tad reāli paši ten kāds pa 4 viņi iet. Jā, reāli tu viņi varētu, tā viņš pārdotos pa 4 mazais tur. Jā. to 3,13. Tagad viņi ir zem eiro. 3,13 tev būtu jārēķina vienkārši nodokļos, tā kā jā, standarti. Tā kā viens jau būtu lielāks, ja cena būtu. Jā, vēl ceniet klāt. Tā kā reāli pa pitaku viņš būtu apmēram jātirgu, un kurš tad pirks viņu ar pa pitaku? Tad Bet jau labi, gandrīz kā to odekolonam uzliks alkohola akcijas, tas arī uzreiz trulli ir. Bet kāpēc viņam neliek? Droši vien tilpu. Kāpēc? Tad jau viņi varētu taisīt līdzi. Jā, bet kāpēc lai viņš nepietilpst? Jā, droši vien, ja viņš būtu virs kaut kāda pieļauju tilpuma, daļ tā. tev vajadzētu obligātu akcijas varbūt tad jau. Es pieļauju dēļ pielietojumu, kad viņš vienkārši kā kosmētiskais līdzeklis kaut kā. Zinot, ka viņam tiešām patērētāji varbūt ļoti daudz Austrum Eiropā, štādi te vienkārši taisa litrīgi viņu. Nu jā, ķipa jā. Es man odekolons 3 gadiem. Īstenībā labi doma, moši krabīt, mums jāsāk. Litrīgi odīgi taisīt. Litrīgais pa kaut kādu 3 Viņš eiro. saka, kuldīgās odītis, litrs pāstoņi. Vojāž, oģīs. Man līdzi ir burbuli. Un oģīt rokās. Un riktīgi tādu nodzert, sasist. Jā, Viņi sakaltas ir vēl joprojām nav. Modiņa. Jā, bet viņi izstāst tad mīt. Nu, man vienmēr ir. Tā ir āmrobītība. Tomēr. Nu, nav rīži, bet kā tur ir bet tām rīžām, ja jumtīši sarūsējas, tad pagrabīši vienmēr slapš. Uz šīs patīkamās nots varbūt, ka mēs varam uztaisīt vienu. Pīpauzu. Tu kurī sakal? Ok, esam atpakaļ. Tu tādu radio balsu uzreiz iesaistīt. Runā. Man vispār ir laba anekdota par tematu, ko mēs tikko runājām ārpus kadra pa ciņķiem. Es viņu kaut kad redītā. Kas var būt labāk? Kas var būt labāk par ciņas, bet es viņu angliski, bet viņi arī labi latviski var pārtulkot. Čals, kuram līdzīgi kā Roberts stāstīja, vīrišķā mantība, pizģēts milzīgi. Beisbolē, kazkāja. Kazkāja viņam ir reāli, apdāvināts. Bet viņam raustās valoda. Un viņš grib ar to tikt galā, viņš aiziet pie daktera. Viņš saka, palīgā. Es domāju, ka tev notiek. Viņš Sāk paņēmienu no muguras. Man raustās valoda. Daktari saka, ok, nav problēma, uztaisīsim tev skrīningu saucamo magnētu. Tiks galā, paskatīsies, kas tev problēma. Iziet tos tests, visu uztais. Un daktari saka, lieta ir tāda, tā kā tev ir nerakstulīgi apdāvināts vīrišķajā zonā, tad situācija tāda, ka tev vienkārši daudz asins aiziet, lai to vietu apasiņot un pietrūks svadzenēm bišķiņ. Līdz ar to tev tur tie neironi kaut kādi, kas atbild par to runu, bišķi lago, un tāpēc tev raustās. Un šāk variants ir, ka mēs viņu vienkārši samazinām bišķiņ. Viņš saka, baigi grūti dzīvot ir ar to, lai iet uztaist operāciju. Visi čalim neraustās. Viņš saka, daktari, paldies, beidzot varēšu normāli runāt, man nebūs tā problēma. Un daktars, jā, viss kārtībā. Čals dzīvo, pēc brīdī apakaļ pie daktaru. Viņš saka, daktari, ok, tā valoda neraustās, bet es nevaru. Man no sievietēm ir grūti, ir ļoti nērti. Man viss prasa, kāpēc tur tā izskatās. Nav, es gribu savu cīņas apakaļ. Jā. Daktars viņam saka, ej, tu dirst. Es jūtu, ka Ieliks normāli. Kas raust valodu pasīt? Nezinu. Bet mums viņiem vienkārši iemesls, kāpēc raust valodu, vienkārši, viņa alfa ciņš. Man liekas, ka viņam ir alfa ciņš. Kāpēc tev tik normāli skaidra tā valoda ir?
Neviens raustījums. Jā, pa lielam, jā, tie, kur ir ritīgi labi rektori, kā pa lielam visi politiķi, viņiem vienkārši ir ritīgi maz ciņš. Mazie ciņš. Tā tu būtu normāls politiķis, bet tev krāns gan tāds, bļa, virs vidējā. Tu tā baigi neraust valodu, jā. Rinkevičam ilgi jādomā, vai iet pa prezidentu. Viņš saka, ir savu plus, bet viss zinās. Bet, jā, tāda forša anekdotīt. Izdzirdēt. Rinkevič bija jāpiemin. Jā, viņam ir. Tā kā vienīgais prezidents, kam cīns ir bijis. Jā, vai ne, kuram retoriskā spējas. Es domāju, ka vairāk neviens vien ir bijis, teiksim, tā. Nu. Ceru, ka nepiemērīts. Ka tikai uz viesošanos, nevis uz palikšanu. Bet Ivans taisa orģijas kaut kāds tur laukos. Bet īstenībā, jā, Rinkevičs ir ilgi nebija prezidents ar labām retoriskajām runspējām. Pirms tam Egīlam, galīgi nesanāca kaut kā ar to runāšanu publisko. Andrim labāk. Anģam, arī grūti. Egīls Anģi tika aizmirst tam prezidentu, es vienkārši nevarēju atcerēties viņus. Raims te vismaz pateica, ka no sākuma jāierauj. Tas tā vismaz palika atmiņā. Un sirdsgrīz apstājās. Jā, pareizi. Viņš jau slimnīcas tā interviju liekas. Jā, pareizi. Kas tur bija, kungs? Es biju šito aizmirsts reāli. Jā, viņam bija reāli, viņš bija hospitalizēts, viņam bija kaut kādas problēmas veselības, ka viņš tur pilnīgi ielika slimnīcā. Mums domāja, ka mums no kaut kāds Kennedy gājies. Atceries, kā Ušakovam bija. Ušakovs pēc Rīgas maratona organizēja. Jā, sadzērās enerģijas dzēriens pirms starta un reāli. Izolstāri viņš reklāmi. Un pusmaratonu izdomāja noskriet bez baigiem trendiņiem un reāli kaut kāds 200 metrus pirms finiša vienkārši saļīm, karoči, gandrīz aizgāja. Viņš tur viņš uz Vāciju transportēja, tur taisīja operācijas, beigās viņš izdzīvoja. Assassination uztaisīja kaut kādu šlircīti, ielaida Red Bullā. Pareizi, šitā bija aizmirst, gadījumi. Jā, un Raimim arī bija. Raims man patīk ar zinko tā, kad visi tajā Jūrmalas rezidence dzīvo, viņam bija ogrē dzīvokli. Viņš saka, tu man var dabūt ārā ogres, bet tu ogri nedabūs no maniem ārā. Viņš saka, lai ko es tajā Jūrmalā nedzīvoju. Tur taču bija prikols, kad bija jādabūt tas blakus dzīvoklis, tiem apsargiem nebija kaut kāds tāds prikols. Es zinu, ka vajadzēja dzīvokli, lai apsargi varētu. Jā, viņam ir vēl viens kancelijai. Bet es gribēju ātri atrast, bija, kas bija Vaškevičs? Viņš bija Vaškevičs. Viņš bija vadītājs, kur es zinu, ka viņam, ja es nemeloju, viņam ielinieks bija Subārs kaut kādā 2010. gadā vai 2006. Viņam bija Subārs kaut kāds jauns ielinieks, un viņi mēģināja uzspridzināt. Bija tāds prikals, ka viņam to kaut kāds, ģipa ierēdnis. Jā. Amatpersona, jā. Pārvācies Krieviju intervēju kaut ko, viņš dara. Nezināšu, Robīt tā. Vai nē, vai es jau. Bet paskaties, kam tur ir Subārs, bet mums palielam ministra prezidentam vienu brīdi privātais bija lidmašīna palielam. Jā, ir Kariņš, redzēja, kā LTV uztaisīja. Bet viņš pār par miljonu. Jā, viņš notralināja. Sadirs pie tam, kā esot kaut 600 štuks. Jā. Un zikās bija pa prikolu, ka Twitterī ir viens tāds, arī bišķi folija cepurīt, džeks kaut kāds, kurš, arī tur kaut ko, Covid nav šitās te variants. Bet viņš tajā Covid laikā bija ielicis tweet, kad viņš kā taksists bija vedājis sagribēsies ēst cilvēkiem, ka viņš kā taksists bija vēdis Kariņa lidmašīnas pilotu, privātā lidojuma pilotu. Un tur viņš bija teicis, ka tas Kariņš, viņš bija prasījis, kā Krišāna kāds nav tā kā, ka tur 10 štuku alga un cilvēkiem minimālā 500, tur esot teicis, aiz katras liels naudas ir liels noziegums. Tas Kariņš tā ir teicis. Un tajā laikā viss tur teica, tu down apmēram kāds sakars, izdomātājs, bla, bla, bla. Un tagad apskaties, kā atnāca vaļā šitie ten. Ka viņš reāli ir lidojis ar visādiem tādiem reisiem, tas jāsaka domāt, mums, ka nemaz tas Falīčs Ekīšs nemeloja. Tādā ziņā. Bet tā lieta ir tāda, ka apmēram tāda, kurš tev ticēs? Un apmēram tā arī bija, kurš tev ticēs? Jo visiem bija tāda, kā tāda, ko tu tur izdomā. Bet reāli iespējams, ka tāpat bija patiesība. Ko tu zini tagad? Ka šitā ten bija nolidojis. Tas tāpat jau vienā dienā tavs suns ar tevīm sākt runāt. Viņš tev pateikt, jo, kurš tev noticēs? Un viss nekad vairs tev nerunāt. Un pierādi, tu domā, ka tu jūtas prātā, bet tā būtu. Jā, īstenībā, jā, un viņš laiku tā kā, tas tā kā Šrekā ezelītes sākumā, ka viņi gribēja viņu pārdot kā runājuši ezeli, viņš nerunāja. Tā, Beigās viņš sāk lidot tur.
Bet, Viņš lidot sāk. Jā, viņam tā feja kaut kāda, tur bija kaut kāds bazars un kaut kāda putekļa viņam uzliec virsū, tad viņš sāk lidot, un viņš sāk runāt, un tad viņš dabūja Viņš puķi izdragāja, vai ne? Viņš izdragāja Tā kā puķi. vidējais džeks vecīgā 2 par nakti. Paņem pulveru un sāk lidot. Analoģija. Apmēram, jā, apmēram. Bet zini, kas ir forši šajās Disney un Pixar multinēs, kad viņas ir uztaisītas, ka tu vari gan kā bērns skatīties, gan kā pieaugušais, jo tur ir tas humors arī iepīts iekšā. Bet viņš ir tā profesionāli uztaisīts, ka tu kā kad tu bērns skaties, tev tas liekas, nekas tāds. Bet, kad tu pieaugušais saprot tos references un ir bišķi savādāk. Tas tā interesanti, ka viņi tā mācējuši ir uztaisīt. Ir tā bērns un neuzsēras kaut kādu laiku apakaļ kaut kādu compilation Instagramā redzēju vai ko. Un ir visas šitādas lietas. Tāpat Johnny Bravo tā tur multeni. Tur ir tik daudz. Atcerās, taču Džonijs Bravo. Jā, tas laikapstākļi. Kāds laikapstākļi? Viņš nebija laika. Viņš bija Pričen, jā, bet vienkārši kāpēc man laikapstākļi? Tāpēc, ka tur viņš vienā sērijā bija teicis, ārā skaists laiks, bet ne tik skaists kā es. Es domāju, Grigāli kaut kā viņš bija tāds ritīgais, klasiskais douchebacks. Jā. Es laikam visi kāds bērniem rāda multeni, kur Džeks visu laiku mēģina vecens nokudīt. Jā, un nesanāk, jā. Jā, bet Džonijs Bravo beigās dabūja veceni. Es domāju, ka jā. Viņam jau tā nepalaida, maz epizode beigties, ja nebūtu. Nezinu, jāpaskatās. Jā, tas Johnny Bravo last epizode. Jā. Varbūt viņš saprat, ka viņam vajag. Vai viņš Džeku vajag tagad jau moderni? Runājot par moderniem lietām, redzējāt GTA 6 traileru? Jā. Ko redzējām? GTA 6 traileru. Kāpēc tik ātri viņi tik 25. gadā? Jā, vai ne? Es arī domāju, ka viņš paši. Es arī domāju, ka, es zināju, ka šogad jau ne, decembris. Un es domāju, nākamā vasarā moški zina, bet nē. Bet es pareizi saprotu, ka viņš nolīkojās kaut kādas stundas parā. Jo viņam bija jāiznāk 16. jau pēc mūsu laika. Bet es jau no rīta Viktors man saka, ops, es redzēju, es saku, nevar vēl būt, bet šis ir jau. Jā, un tāpēc arī tie paši džeki, kas viņu uztaisīja, teica, gribēja tādu svētku noskaņu darbā, visi kopā nostīties, ir jau līkots, kurš jau vēl līkoja. Nezinu. Bet GTA gan ir tāda spēle, kuru, man liekas, reāli lielākā daļa spēlējuši. Nevar teikt visi, bet kas vispār kaut ko ir spēlējuši ar kādreiz mūžā? Kāda iespēja, ka tu GTA nesaspēlēji? Tas pats ar Kontra, bet man liekas, Kontra nav tik globāli populāra, kā kaut kur mums īstenībā Eiropā. Jā, man ar tā liekas. Es biju pierakstījuši to kā tēmu otrā no apakšas. Tāpēc, kā es gribēju pieiet tam. Ar veceni jāspēlē, viņš tāds dusmīgs. Es vienkārši ātri rakstīju. Bet jā, tur tas prikols, kad galvenais varonis būs sieviete, to būs jāspēlē. Bet daudz pārprot to, ka domā, ka tas ir pirmo reizi vispārībā GTA vēsturē izrādās kaut kādā pirmajā GTA, kad vispārībā 2D, tur esot bijuši sieviešu playbook karakteri, bet tur jau kaut ko sapratu, kad būs līdzīgi nedaudz arī kā 5. Kad tev būs iespēja switchot, vienkārši tā sieviete būs tas main protagonist, vai kas sanāk, jā. Tā kā tas ir interesanti. Bet, jā, GTA tas tāds. Ko visi spēlējuši? Vai tas ir San Andreas vai Vice City? Pat dzirdējuši, jā, pat meiteni. Jā, tā jau arī. Nē, bet tā jau ir pat vecens, kā tu tur bija uzrakstījis. Pat tās spēlējuši. Nē, bet tā ir. Nē, kādu video spēles, es domāju, spēlē vairāk kungi nekā dāmas. Es domāju, ka 85-15 varētu būt tā. Jā, varētu tā būt. 80-15. Nu, tā kā, ja tu skaties video spēles, patērētāji 85 džeki, 15 sanāk dāmas. Ļoti iespējams. Kas ir sarēķināja? Man liekas, 15 viņš tā daunas. Pateicis, ko jūs šeit? Bet es zinu, kas ir nākamais jautājums. Uz konsoli viņš visticamāk būs uz 5. plēšu diezgan brīvi spēlējums, bet kas viņam būs kompim nepieciešams par tām specifikām? Bet no tā, ja tev būs tas komps, kas viņai ir pavilkt, kā vienmēr uz kompi izstīsies labāk. Nu, ja tu vari tur salikt tos shaderus, tāpēc, ka tu vari viņam patches visādus uzlikt tos shaderus, kādas tik vēl nē. Šitas te pats bija Pro Evolution Soccer. Nu, ir FIFA, vairs jau ne, viņš saucās tagad EFC, bet ir tas arī PES kādreiz saucās. Kurš tagad arī saucās savādāk? Viņš tagad saucās eFootball, man liekas, kaut kas tāds. Un viņam arī uz kompju versijā ir ritīgi pieejams, ka tu viņu var tā kā modot. Un tur es kaut kādā skatījos, TikTokā. Un es jau uzķēros, tur rādās, ja PES 2023, kas reāli tagad Champions League pa televizoru. Beigās palas, ka tu tur ir salikt visā tie shaderi iekšā, bet vienalga, kas ir stilīgi. Un tas pats arī GTA 6 bija, kad lika tos jau līkt trailers, kas īstenībā bija ar GTA 5 uzķūnīts ritīgi tur un uzfilmēts kaut kādā. Bet, jā, godīgi, nav tas līdz grafikā tāds, ka es domāju, laikam jau tā limita kaut kāds. Es domāju, ka gameplays būs. Un jā, un vai etika nav... Cik tā vairs var kāpt? Ziņo no 4. funā. No 4. jau ļoti kā vai vecs, bet
Kaut kas tur 4. un 5. GTA bija vēl kaut kāds. Man liekas, tur nosaukumiņš kaut kāds tur GTA. Nu, tam 4. kaut kāds versijas bija cits game. Nu, cits, Bet nu, tur krāč bija ļoti liels lības grafikā. No 3. places uz 5. Bet zini, kas es tajā 6. skatījos. Tur bija tā traileri jau ļoti daudz tā, no kaut tā TikToka rakurs tagad skatīts vai ar kaut kādiem, tā kā rīliem. Un es pieļauju, ka kaut kāds nevar to būt saistīts kaut kāds prikals, ka vispār kaut kādas tādas lietas būs iepīts gan tai stāstā, gan kaut kādā prikalā. Jo tagad jau 5. jau parādījās, ka ir telefons. Jā, tu arī. Telefons bija 4. Jā, 4. arī bija. Okay. Ja 4. nebūs smartphones vai kaut kas tāds. Vienkārši podziņnieks. Es jums ar chronoloģiju pastāstīju. Tātad pirmais GTA aiznāca 97. gadā. Gan Theft Auto. Vecāks mums visiem. Jā, otrais ir man un Roberta vienauds. 99. iznāca. Robert, ne, tavs. Fuj, nē, mans mēs pareizi. Jūs abi vienaudži. Mēs bijām klasbiedri, tu paliki uz otru gadu. Pareizi. Bērndārzā paliki uz otru gadu. Ko tu, Robi, izdarīji? Viņš iekodas audzinātājā laikam. Jā, un iekodas tepiķis. Tas bija tepiķis. Viņš tēloja tepiķi. Viņš uzskarīja sauli un tepiķis. Vienu gadu, un tad viņam teica, nu pārliec. Ok, trešais GTA iznāca 2001. gadā. Tad teiktu, tā, ka tik pa 2 gadu nākuši ārā. Bet trešais jau vienkārši bija super salīdzinot pirmiem 2. Nu, reku, te ir, pirmais ir pieejams. Telefons trešais jau bija pirmais 3D. Jā, tas bija. Viņš līdzīgs vai Cityjam jau. Jā, vai Citys iznāca pēc gada jau. Jā, viņi ļoti līdzīgi. Tad iznāca atkal pēc 2 San Andreas. Kas bija San Andreas. Nu, tā ir klasika. Tad bija kaut kāds GTA Advance, kuras man nezinu. Tad bija Liberty City Stories arī baigi spēlējis 1 gadu vēlāk. 3. kartē tas ir. Jā, tad ir šitas ten Vice City Stories 6. gadā. Man ļoti Vice City patīk. Tas ir svaibiņš tur Miami un tā tālāk. Tad ir GTA 4. 8. gadā. Tad ir Chinatown Wars un GTA 5. 13. Nu jā, redz, 4. un 13. tā starpība ir 5 gadi. Nu jā, tā jau saka, tagad nākamās jādabū. 12 gadu starpība. Iedomājies. Nu, tāpēc 13. gadā iznāca 5. GTA un tagad pēc 12 gadiem. Es atceros Niklām ģimenē uz Xbox 360. Jā, pareizi. Mēs viņā lieliko bija jāgaida, viņam tā karte bija, es viņu vēl pētīju. Viņam nāca līdzi diskam kā. Visiem jau nākamās. Es zinu, ka vai citiem... Nāc, es neatceros, man vienkārši arī, man bijis vai nu krekotais, vai nu jā, vienkārši, man liekas, 5. arī, man liekas, nopirkt diskā. Kā man bija 5. Tev bija vispār labs, vienkārši nopirkt 3. Playstation bija, jā, un GTA 5. teikšā, kad pāris mēneši pirms iznākšanas. Ne, tik tā, kad nebija. Tā kā jā, tagad vēl gads būs jāpaciešās apmēram. Bet viņi paralēli kaut kāds vienkārši cits liels tās Red Dead Redemption. Jā, viņiem bija Red Dead Redemption. Tas nekad spēlējis pie Arno. Viņš ir ahūns laikam. Jā, un tur tas, ka tā karta ir milzīga, tur tik daudz iespējas, visas tās iespējas, tā kā reāli kaut ko izmaiņas spēlē, tu nošos kādā vienā mājā, Džek. Tad viņš čist tur vienmēr tāds būs vai kaut kas tāds, un tur viss tāds paliekošs tai spēlē. Nu jā, nu šitam tad es domāju, ka līdzīgi tas, ka vienkārši tas zirgi, jā. Kad viņam būs... Tas, kas ir tik lēni, ka tev zirgi, tur jājā... Vai kaut vilcieni, varbūt, tur zinu, ka vilcieni. Nu jā, tas ir jau arī tiks westerns. Bet tā, es zinu, ka Arno viņi gājas to spēli. Nu, es esmu Lacijas, ja, kad, ķipā storijas arī, rītīgi apmu. Tas pats jau arī Bully. Es gribētu Bully jauno versiju kaut kādu arī. Tu nespēlēji, tur bija arī Rockstar spēle, tu biji kā Džekiņš. Tā kā tādā internāta skolā pa lielam, nu, kaut ko tāds. Tur uzbāžiem aizsūtīts, kas sliktu uzvedību. Nē, specinieki. Bet vienkārši, nu, tādā, kur tu, nu, pa sliktu uzvedību. Bet, nu, arī tagad, tā ir augstskola. Ka teviem nevar tikt galā. Jā, nu, tev jādzīvo kojās, bet, nu, tā ir tagad tāda skola, augstskola. Un tur arī visādi tās subkultūras iekšējās, un tur arī visādas misijas un kaut kas tāds. Tur pat bija uz stundām. Jā, tur pat bija uz stundām jāiet. Tev bija jābūt sepmīgam, jā, tev bija jābūt. Jā. Cik vecā spēle? Arī kā. Labs, parād, kā izstās. Nenormāli, labi. Kā viņi saucās? Bully. Īstenībā es ar to gribētu kaut nospēlēt. Es kaut kad uz otrā plēšiņu spēlēju. Jā. Es vispār neesmu nebija tā dzirdējis. Es teiktu, kāds sastāv. Es esmu no Rockstar spēlē. Tur, kur tas detektīvs tevi. Reku Robiņš. Tu zini, Rič, to es, ko tu tevi... Jā, L.A. Noir. Tu esi Krister to redzējis. Es esmu skatījies Viģiks, kā viņi spēlē. Jā, es arī neesmu spēlējis. Es saskatījos YouTube video, tas misijas nokačāju, un es baigi ilgi neuzspēlēju man apnika. Jo tur tāds sīkumi bija jādara, tu tur jāmeko čist katrā tajā vietā kaut kādās ir spēles, ko man labāk patīk pastīties. Jā, un es viņu iesāku skatīties, kā iet tās misijas, un pēc tam man... Sapratu, ka tas ir labāks. Un viņi arī zina, kas bija mīnus, viņi bija ritīgi tāda, tas gameplays, viņi arī to bija krūt, ka viņi bija tā spēle tā izsīt, jūs redzējāt, lai tev kā izmeklētājiem jāredz cilvēku emocijas. Super pārspīlē.
vecs viņas bija. Jā, bet tur bija reāli cilvēki filmēt un tā ko Jā, jā. pārlikt spēlē. Bet Un bišķi tas veca bija moška tehnoloģija. krūta, bet viss tā spēle, viņa super veclaicīga. Jā. Viss tāds drausmīgs, jā. Nu, Ir. kaut- Jā, Kurā gadā bija Bullīs? Jā, pareizi. Sastā. Bullīs. Relīze. Tā viss meklēšanā izskatās 8. gads. 8. Jā, reizē ar Eiropas čempionu futbolā. Forši. Bet jā, Bullīs tā bija laba spēle. Viņam atcerēties, man tur ir mazā atmiņā atnāca šis, ka tur pārvietoja, tu teici, Red Deadā bija to zirgu, jā. Te bija skrituļdēle, bet tā, lai tev ātrāk turēja pieķerties pie mašīnām. Bet tur ir pilsēta ar pār. Jā, Tas jau tur višķi varēja. vēlāk jau. Jā. Tur bija jāatklāj, tu tur varēji. Un beigās, atceros, pašās beigās, tu tik pie kaut kāda go-kartiņu, un tu varēji to dragāt apkārt. Bet es atceros vienu misiju, ka tev vienkārši skolotājs palūdza, lai tu vari ielavīties meteņu kojās un biksītes priekš viņu nopizdīt. Jā, misija bija. Tas bija pirms tā bija tūnu mūme. Tagad tā misija neuzstājas. Tad tas bija normāli, tad nebija viss. Bet tad spēlēs to likt, tas bija normāli. Tagad Tas sastajā bija es nelikšu tādu iekšā. Bet... Beigās dzima bija bišķi Bullīs sakapājies. Jā, bet tas jums bērnībā bija tāda dirtī pleasure spēlīt, ko varbūt ne visi spēlē, bet jums viņa tāda patika, ko jūs varbūt spēlējāt, bet baigi par to nestāstīt. Oho, viss tas ir inčīgās. Tās, kuras pareizi. Man liekas, tāds vēl paskaties, vai nav tagad vēl tāds, vai kaut kas jauns nācis pa gadiem klāt. Oho, tas bija, jā. Oho, čīs. Nu, mājaslapa nav mainījusies. Vai oho? Oho. Jā, mājaslapa. Kungs, tā Nav tā mājaslapa lapa mainījusies. Ko te lapā dara? Un viņa nav mainījusies vispār ne pa Spēles kapeiku. Ir spēles, nav iepazīšanās. Tā ir ok, tā mums vesela epizode, ko mēs varam darīt. Oho! Tad te ienāca un oho. Čīlos. uzreiz. Nav vairs ierakst oho spēles Google. Tas bija ho, jā. Jā, es esmu diezgan Inboxā pārliecināts. nebija? Man liekas, ka nē, ka inbox. Nē, tā ir kaut kāds tāds. Nopērkamās. Bet bija kaut kur bija. Es rītīgi atceros, jā, bet tas bija ho. Man es arī. Kāda vēl? Nē, oho, tas ir reāli iepazīšanās. Tas tā kā ķipa draugiem LV variants, bet bija vēl jābūt Viņš lapai. kāda? Nu, Man inboxā bija spēles. Bet tas arī nebija inboxā. Inboxā nebija inčīgās. Man liekas, ka tur šitās nebija. Jā, es sektīju, oho, es atceros dēļ tā nosaukuma. Mēs ar Kristēru kapā jau vismaz atšķirībā no Jā. tevis, ka Jā. tur kaut kādu parasto Mēs skatījies. uzzinājām pa visu, kas jau Viņš uzzina. jau patīk to vidīgi skatīties. Nē, bet Man bija- pašiem pie Pagaid, pults ka patīk. inbox- Es neesmu čakarēties, man jau tā jādomā. Nebūs Jā, inboxā. es izskatās, diezgan inboxā šausmas. nav. Okeānī tie ir. Nē, Netīrs. šito nē. Ierakst vienkārši, labi, ierakst Google erotiskās spēles. Pieaugušo spēle. Smuk labas spēles. Oi, ziet, Superstar LV, My Candy Games, bet tas jau ir tie sex shop, ķipa. Tas nebūs tā. Video spēles. Video Bet tā būs kā diska Jā. pērkamie. Neķītrā spēlē, Joyful, Nu, Couple. tas ir viss šitas ten, nu, Nu, skaidrs. Īstam cilvēkiem. Tas vairs nav aktuāli mūsdienās. apskies, jā, vairs nav bērniem, kur iet pamācīties. Tāpēc jau tā jauna ir tāda, ka paši nezinu. Nu, jā, nu. Nezinu, ko grib. 14 gados viņš domā, ka viņam džeki patīk. To, ko spēlīts, es nemaz uzspēlēju. Es negaidīju, ko viņš ieskrēja. Bet par to jautājumu, to Dirty Pleasure spēli, es pat nezinu. Man nenāk prātā, es zinu, Man ka vienkārši pašam ienāca Nu? spēlēt, tāpēc es nezinu, lai jūs padomājat. Man nenāk. Man ir zootaiku, tad cel savu to es zoodādu. esmu spēlējis. Tā Jā, ir riņķi. jā, Lietas dzīvnieciņas kopā Jā. uztaisīt, lai viņiem cepīt, tad tur mazais begimotīši piedzimst. Man Bet tu šitā- turēji 3D, pa Jā, uzspēs, ka jā, tu jā, iekāp jā. un Tu varēji iet sūci viņiem pastaigāt tīri, pa viņu, varot jā. viņus. Jā. To es esmu spēlējis, tā man Ļoti patīk. labi. Man patīk viss šitās taikonu spēles, bija arī rollercoaster taikoni. Jā. Un uz iPhone man kādreiz, kur onkuli, man tajā laikā nebija iPhone, bet man liekas, onkulim bija. Un viņš man deva, kad es biju ciemos kapāt, bija tāds Tāpat tev bija lemonade. jānopelna. bija lemonade taikoni. Super vienkārši spēlīt, bet tur tu varēji, ķipā, vienkārši tev bija lemonade stands, un tu domāji, ķipā, liki cenas, tad tu domāji recepts tam lemonādam. Tāds nav Man hotdogiem kaut kā. Ir visādi šī veika, Jā. bet man bija viena, kur viņi saucās vienkārši Evolution, man liekas. Un tu nopērci vaboles, tu viņus audzini, un tev viņas cīņām bija jāaudzina. Un tad var nopirkt divus, un tas tā viņas kā gaļa Un cīņā. tu viņus varēji brīdot, un tev trešo, un tad bija tāds piramīda vabolēm. Sākumā dabūja kāds 6. tiera vaboli, un tev jāsabrīdot divus, lai sanāk līmeni Ei, augstāk. nu tad tā kā Bet tev Pokemon. vajag vēl divus sabrīdot, lai viņām sanāk tās compatibilities, ko tās, kas tev piedzima, var sabrīdot. Un tad, ko es 6 Tas tā kā, leveļos. ka Pokemon satiek, jā, gaļa cīņas Jā, nelegālās. vona vabolēm tā bija. Un tu tajā savā veikalā varēji viņus pārdot tās vaboles, kuras tu negribēji. Tu varēji viņus sūtīt Ei, cīnīties, nu. cik tik inčīgi bija. Krūt. Tas Es ir vispār šitām dzīvnieku spēlēm biju dūlis. Man ir tik daudz. Un bija enciklopēdijas bērnībā sadāvinājusi. Tā es visu tur šķirstīju. Šķirstīts, Un tā jau kā pie kompīša tik tā viss bija uz ekrāna. Jā, Jā.
Taču Sims, tas jau var standarts. Es gribēju teikt, Sims 2 double Es tikai mājas būvēju, tur neko citu. Man tās mājas, es nopērku māju, bet es tur tad... Man bija kačāt karjeras. Es nezinu, man kaut kāda autisms ieslēdzās, bet man vienkārši bija kaut kāds 2 nedēļas Sims. Bet man tā ir ar datorspēlēm. Tās, kuras nav kaut kāda FIFA, kurai vienkārši tu vari visu caur gadu spēlēt, tur mainās kaut kas, bet ir šajās te, piemēram, parasti uznāk tas katru gadu kaut 2 nedēļas Minecraft ceļiem. Nu, šitāds te. Un man šitas bija Sims, es, karoči, to 5. play paņēmu, un tur tajā storā viņi uztaisījuši Sims baigi gudri. Tev parastā base versija Simam ir pa brīvu, bet tās ekspansija paks tu var pirkt klāt. Un es paņēmu nokačāju to, kas ir pa brīvu, un sāku spēlēt. Es tur uztaisīju māju, un, karoči, es pirmo reizi Simā sāku spēlēt tā, kad es paņēmu karjeru, eju uz darbu, kačāju skillus un šito te. Es tieši tā arī zinu. Un reāli inčīgi, tu tur krāji to naudu, tad pēc tam sākumā ievācos parastā mājā, tad viņi bišķi upgradeoja, tāpēc tam pārvācos citu māju, atkal upgradeoja tur un, karoči, inčīgi, ritīgi, tur kaut kādu putrājumiņu uztais. Ciplanētietis tev man patīk te expansion, man bija Double Deluxe, kur bija visāds inčīgās lietas. Bet vēl bija tas prikals par tiem ciplanētiešiem, un vēl varēja, ka tu varēji būt dārguma mednieks, un tu varēji staigāt pa pilsētu, un rakt vienkārši bedres un kaut ko inčīgas. Un vispārībā Simam arī būs kaut kāda jauna versija, kur būs online vienkārši. Sims online, tur atkal būs kaut kāda virtuāla realitāte, citu dzīvu cilvēkiem būs. Jo viņi arī sauksies kaut kā savādāk, viņi nesauksies vairs Sims, bet viņi arī kaut kādā 25. gadā tikai nāks ārā. Kaut kas tāds, jo Sims Mobile, tas jau ir kaut kāds online mods, tas Sims Mobile. Tu varēji uz mobilā, ķipā uz telefonu. Es zinu, ka skolā viņi spēlē. Man liekas, viņš ir gatavs strādās, būs, piemēram, cilvēku un pilsētā, ja cilvēku skaits limits. Es domāju, jā, servera limits kaut kāds, jā. Es domāju, ka jā, ka kaut kāds tāds, kaut kāda mazā ekonomika tur būs uztaisīta. Visticamāk, ka tu var treidoties kaut kādu māju, tur pārdot, pirkt un kaut kāds tur real estate. Nu, varianti tur ir prikolam uztaisīt. Neroši tās spēles, kuras bija tajā metaversā domās, ka tur varēja zemi nopirkt, kaut ko uztaisīt, un tad tur pārdot visas savas. Bija arī taču Facebook. Digital land. Jā, Facebook tā metavers, viņi saucās tur, ka domāju, ka būs baigais hits, bet man liekas neaizgāja. Bišķi pa ātri, tā tehnoloģija nav tam, ko viņi vēl sola. Jā. Sims New Game, kaut kā viņiem bija. Project Rene saucās. Par Renlaidīs. Sims 5, viņš sauksies Project Rene. Un ķipā Renaissance. Project Renaissance, jo tas ķipā apzīmē to, ka... Vai 4. Renaissance spēlītē? Jā. Project Rene, kad viņš iznāks. Relējās edate. Es zinu, nav release date yet. Karoči tikai sākuši taisīt. Jā, tas ir projekts. Tā spēle sauksies Project Rene. Jo ķipa Project Renaissance, The Sims Project Rene, ka ķipa pavisam jauna ēra tā būs. Kaut kas pavisam jauns Sims pasaulē. Jo tur tas pats tās kā GTA 5 ilgi nav bijis jauns Sims. Pēc 4. reāli. Es 2. dragāju, un man viss patīk. Man cilvēki pasaka, ka uz 3. sūdīgs grafiks, es tikai 4. varu paspēlēt, un es savu 2. kur tev jāpiezūmo, lai tu atpazītu, kas tas par cilvēku. Bet daudz tā, es kaut kad šo spēlēju, kas tur mēģināju saprast, kā kaut kādas lietas var izdarīt. Tur bija fórumos rakstījuši, ka ģipā, 3. patīk labāk par 4. Jo tur ģipā 3. opcijas vairākas. Nu, kurš patīk labāk cilvēkiem. 14. gadā iznāca jaunākais Sims līdzīgi kā GTA. Man bija, kad es biju 10, 12 gadu, 14 maks, ka mamma brauc uz Angliju pie draudzenes vienu vasaru, un es paliku pie Omas no senču puses, un es par to Simu uzzināju, un tik daudz reizes dabūju blue screen kompītiem, līdz atradu Simu, kurš strādā, ka nav kačā. Un tad man beigās uzdāvināja diskā, lai nav ko tas vīrus skačā. Man nopirks Sims 2 Double Deluxe, bet tā es... kāds 6 reizes pa to vasaras dabūju blue screen kompītim. Kad tev vecais tas Windows vienkārši uzkarās, sāk rūcēt un zilais ekrāns. Un tad tu slēdz iekšā un domā, viņš vēl tur būs vai aizgāja. Tur īšķi. Neko akal nav. Omā, akal dators neiet. Jā, vienkārši neiet. Es jau neko vienkārši neiet dators. Jā, kā tā. Atcerējās. Jā, skaisti. Kas man vēl te pierakstīts? Ir kaut kas? Nav kādu stundu jau. Es nezinu, varētu būt 5 stundas. Kaut kur 5 stundiņas varētu būt, ka mēs ir parunājušies jau. Jā, kas vēl? Kaut kas aktuāls šonedēļ bijis? Man liekas, ka baigi nekā nav tāda. Es redzēju, ka Putins Latvijai draudēja. Bija šitas, jā, kā atmetīsies bišķi no Ukrainas, ka ņems Baltijas valsts. Viņš ķipā bija tur kaut kādā intervijā teicis, kad par to, ka ķipā pret krievalodīgajiem tā izturās kā pret cūkām,
Un tad dēļ šitās attieksmes panāks to, ka dēļ pret viņiem, pret mums pašiem latviešiem mūsu valstī izturēsies kā pret cūkām. Ka tieši pret Latviju? Jā. Nebija pret Baltiju, bet tieši pret Latviju. Jā, tajā runā bija tieši pret Latviju. Ka mēs taisam tos mašīnas. Karoči, ka vienkārši... Ko mēs taisam? Piemēram, tas pieņem no februāra, man liekas, kad mašīnas ar Krievijas numuriem varēs vienkārši deportēt ārā no valsts. Jā, tā ir. No sākuma pieņem to, ka nevarēja braukt vairs iekšā jau kādu laiku, un tad būs tā arī tās, kas iekšā viņām ir. Pārreģistrē, jā, tev ir laiks dot, vienkārši izdomā. Akal jau apceļ cilvēks, tu te dzīvo, taču iemācies. Jā, tieši tāds, ko. Jā. Izvēlēs prioritātes, jā. Redzēs, ko Daugavpils mērs par šito teiks, Moško fanos par to, ka viņam priekšnieks ir baigi labi pateicis. Viņiem ir celksniņš tagad, jā? Jā, vēl joprojām. Tas tur bija kaut kādā vienā reizē. Ar tām kurpēm un drēbēm. Tas arī labs, bet kaut kad bija tagad sasniedzis, viņš bija prosts kaut kad laikam rakstīja, ka viņš bija ieķērs arī normāli. Viņš bija izgājis ārā, uzkāps uz kaut kādu viens sniegšķūrs un tik to kā filmējis kaut ko ģibā. Tur vajag apskaties kāds sniegs. Tur tīram ārā to pilsētu. Tā. Jā, tad... Laikam tas arī pietiks šodienai. Nebūs apmēram tā stundiņa, varētu būt kaut kādas 55+ minūtes mums būs. Jā, tad nāciet uz Voyage Golden kebabnīcu. Tagad kuldīgi ļoti skaisti izskatās. Viss smuks sasniegts. Ziemas zābaks vēl ciet. Es labprāt teiktu, Ričs pievienos bildi, kā tas izstāst ārā, bet tu vairākas reizes teici, ka pievienos bildi, bet nekad nevienreiz pielicis. Tāpēc es neteikšu. Es par kaut ko šodien arī gribēju teikt. Es mēģināšu. Es pieliksim Liepājas ielas bildi. Bet man īstenībā grūti tagad, kroči, es izdomāju pāriet, iemācīties ar Adobe Premiere Pro. Kroči, es tos visas iepriekšējās podkāstus, ko esmu montējis, es montēju kaut kādu, CapCut, kas ir super vienkārši, ko tu ar telefonu arī darīt. Bet viņam ir desktop versija, rītīgi ērta, ka tāds movie makers super vienkārši. Bet nav advancēta. Bet nav advancēta, un es domāju, ja šito bieži tā dara, tad vajadzētu iemācīties tā īsto štēlu. Zin kā, lai kaut kāda pievienotā vērtība, bet tur ir tik grūti, es reāli nesaprotu. Es tā kā sieviete pie stūrs jūtos, es nezinu, ko es daru tur. Es biju grūti iet, bet, es mēģināšu, un tad jau tur varēs ir tik smuki visādas prikals. Tāpēc man grūti, man ir tas riteņbraukšanas podkāsts, es tur eksportējot, bilde prosti nomainījusies, tur krāsās, tur kosmos. Kur tad to montē arī tajā oriģinālā? Jā, kāpēc man bija tas prikals, kad šitā pults, es nezinu, ierakst kaut kādās citās tajās frame rateos nekā kamera. Un tad tas, ja ierakst garu videoklipu, kā podkāstu stundu, viņš beigās iznāk tā, ka audio ir lēnāks pa video. Jau ir profesionālāk kaut kā. Nav tādu. Kaut kāda polena, ķīnietena ir. Pogas ir daudz. Būs profesionālāk. Un tad tur ir par cik, lai to izdarītu, tur vajag bišķi normālāk programmu. Es it kā vienā citā to darīju, bet es izdomāju, jāpaņem ir real deal, ko visi šteptē un jāiemācās vienkārši, un tā būs labāk. Tā kā tad gan jau, kad būs uzreiz arī kvalitāte. Vienkārši jāiziet kaut kāds tutoriāls, jānoskatās kaut kāds tur basic things, lai saprastu tos formātus visādus un tos tur rezolūcijas un ko tik vēl ne. Jā. Tā kā tā man iet tā montēšanā. Un kaut kas vēl, tad nāk, kad ciemās uz kebabnīcu. Braucat uz kuldīgi ciemoties. Dzīvojoties pa kompostiņu. Pa kompostiņiem dzīvojās. Drīz varēs... mums jau nebūs tārpa komanda. Tā neko. Es gribēju braucēt tārpus atbalstīt un čempiju futbolā, bet mums nesanāca nolasīties, apvienojāmies. Jā, tārpa komanda. Kur es varēs tārpus nākamā reiz redzēt? Dzīko, es atcerējos. Tev vajag pastāstīt, zin ko? Ātri epizodes beigās. Turpinājumu ēdols cilvēkēdājumu. Cilvēkiem. Tas labs ir. Es redzēju to šau. Tu dzirdēji par to cilvēkēdājumu? Jā. Ričs stāstīja randamā stāstu. Kurš ir cilvēkādājs. Oriģināli nav no ēdols, kur viņš ir no tādas vietas satiķiem, kas ir tā kā nevis pie saldus. Un viņš man Omi mēģinājis apēst, ka viņi bija mazīgi. Iedomājies, cik pasauli mazīgi. What the fuck? Bet kā tas notika? Viņš jau bija, Omi jau bija katlā, un viņš jau dažķiņu Nē, es man bija baigi pārspīlēt. Mēģināju jau apēst. Bet viņi man tāpat izstāstīja. Man teica stāstīja, viņš paprasa Omei, to viņš mēģināja apēst. Es piesvanu Omei kaut pļāpā, es saku, zini, cilvēku, viņš kā, jā. Tāpēc man nav te 3 viņš bija, viņi tādā mazā miesņā dzīvoja, un
kaut ko viņa bija darījusi, un tas Džeks ķipa piebrauc, viņš tāds krīpers bija bijis tajā ciemā, un ķipa piedāvājis viņu kaut kur... Tu nesit viņam. ar riteni līdz parkam aizvest kaut kādam un pavizināt, vai parks droši vien ir mešs kaut kāds vai kaut kas tāds, un viņi nebija piekritus, tā ka viņi neapēd, bet iespējams viņi būtu apēst, jo kaut kāds Džeks tur bija apēsts tajos satiķos, un tad viņš bija, ķipa tas cilvēkādais aizmuts uz ēdolu, kur dakal Ričovam, tas zināja, ka viņš tur ir bijis. Viņi man sen zināja viņu uzvārdu, bet kaut kāds. Jā, tu teici, ka viņš pēc tam ielika kaut kādā traķenē, bet tam viņš apglabāts. Pagad, tev nebija prikols, kad kas tev opers vai veco opers bija veikalnieks, un viņš to sāla. Jā, un kurš tas bija tas Ričs to sāls astīja, un mans vecs tēvs, kas bija tāda mana jomei tēvs, viņš bija veikalnieks ciem vietējais, un tas Džeks pie viņa bija ļoti daudz sāla pirts visu laiku. Sāli visu laiku. Kā skaties, redz, cik pasauli maziņ. Robija šovam gan arī apēd, Robijs gan arī nebija cilvēkādais būt apēd. Es atcerējos, jā, ka tas bija jāpaturpina. Tāds bija, jā. Bet Džeks labi pilsēta, ja dzēvēlies uz ko esmu ēdolu. Ēdolu? Sievietes bija drošībā, tomēr izrādās. Viņš tik ols ēd. Es jau cilvēks, ne, es tik ols. Ko viņš var darīt, ka nāk līdzi? Viņš vēl kastrācijas office atvēd. Tad pirms man tā nevis, bet ols ir labs, jāicinā. Maš tā viņi dabēja tas miesas nosaukumu. Jā, varbūt. Pirms tam viņi vairs saucās kāds teica staķekli vai kāds liepa. Jā, pavisam vienkārši. Liepa. Vai arī kaut kāds padomu laika nosaukums, jā, tur bija kaut kāds... Sarkanā laukuma miest. Stārī Ļeņingrada. Stārī Bogu. Jā. Maļinkaļa Ļeņingrada. Ok, tad tā. Liela Moskova. Liela Moskova, tas pēc repera izklausās. Pilnīgi noteikti ir tāds. Nu ko, tas arī laikam būs. Nu jau gan ir pāris stundai izrunājušies, ir līdz bēduši izrunājušies. Vajag jau var mest mieru, tā teikt. Griez nost. Ok, jā, tad jā, paldies, kā klausījās un tiekās nākamajā. Čau. Peace.